Sveiki! Šoreiz parunāsim par ko tādu, kas ir viens no lielākajiem mūsdienu izglītības izaicinājumiem – par diferencētu mācīšanos. Mērķis ir pavisam vienkāršs – paņemt šo konceptu, kas bieži vien izklausās sarežģīti un pat nedaudz biedējoši, un pārvērst to par kaut ko praktisku un saprotamu. Tā, ķeramies klāt. Un lūk tas jautājums, kas ir visa pamatā. Kā vispār ir iespējams ar vienu mācību stundu uzrunāt 25 pilnīgi atšķirīgus prātus? Tas ir tas lielais izaicinājums, ar ko saskaras, būtībā visi – skolotāji, vecāki un, protams, arī paši skolēni. Šī problēma ir pašā klases epicentrā. Kā panākt, lai stunda būtu vērtīga katram vienam? Jā, 25. Tas nav tikai skaitlis. Iedomājieties to ainu. 25 skolēni vienā telpā. Daži uztver visu burtiski lidojumā. Citiem savukārt vajag nedaudz vairāk laika, lai saprastu pamatlietas. Un, protams, ir arī tie, kuriem viss jau ir skaidrs, un viņiem kļūst vienkārši garlaicīgi. Lūk, šis viens skaitlis patiesībā atklāja to milzīgo sarežģītību, ar ko skolotāji strādā katru dienu. Un tieši te mēs nonākam tie iespējams lielākā klupšanas akmens vai pārpratumi, kas saistās ar diferencētu mācīšanās. Proti, mīts par 25 atsevišķiem stundu plāniem. Daudz domā, ka tas nozīmē kaut ko pilnīgi neiespējamu, ka skolotājiem jāsagatavo atsevišķs plāns katram no šiem skolēniem. Bet vai tiešām tā ir? Saliksim lietas pa plauktiņiem. Mīts, jā, tās ir tās bailes par 25 atsevišķiem stundu plāniem, bet realitāte tā ir daudz elegantāka un gudrāka. Runa nav par to, ka jārada pilnīgi unikālas nodarbības katram. Nē, runa ir par vienu kopīgu mērķi, bet ar vairākiem ceļiem, kā līdz tam nonākt. Būtībā ir jāizveido tādas gudras sistēmas, kas to visu padara iespējamu. Labi, tad kas īsti ir šī diferencētā mācīšanās? Vienkāršiem vārdiem sakot, tā ir mācību procesa pielāgošana. Visi strādā ar to pašu saturu, ar to pašu tēmu, bet viņi to var darīt atšķirīgā dziļumā, atšķirīgā tempā, vai arī parādīt savas zināšanas pilnīgi atšķirīgos veidos. Tā ir tā atslēga, kas ļauj veidot daudz iekļaujošāku klasi. Tātad, teorija ir viena lieta, bet kā tas izskatās dzīvē? Tagad ķersimies klāt pašai praktiskajai daļai. Apskatīsim 4 ļoti konkrētas gudras stratēģijas, tādus kā rīkus, kas varētu noderēt jebkura pedagoga rīku kastē. Pirmā stratēģija – diferenciācija pēc produkta. Te visa uzmanība ir vērsta uz gala rezultātu. Pati pamatideja ir pavisam vienkārša – dot skolēniem izvēli, kā viņi parādīs to, ko ir iemācījušies. Tātad nevis, ko viņi mācās, bet gan kā viņi to demonstrē. Un lūk, lielisks praktisks piemērs – tā sauktā izvēles tabula. Tēma ir viena visiem, piemēram, Latvijas neatkarības atjaunošana, bet veidi, kā par to pastāstīt, ir tik dažādi. Kāds, kam patīk rakstīt, izvēlēsies eseju vai dzejoli. Cits, kurš ir vizuālāks, zīmēs komiksu vai veidos plakātu. Vēl kāds, kam patīk uzstāties, varbūt teiks runu vai pat izspēlēs lomu spēli. Fantastiski, vai ne? Mērķis viens, bet ceļi tik dažādi. Šādi tiek respektēti dažādie talanti un, protams, mazināts stress. Ok, otrā stratēģija – diferenciācija pēc satura, jeb, kā to bieži sauc, pakāpveidu uzdevumi. Te ideja ir piedāvāt vienu mācību mērķi, bet, teiksim tā, 3 dažādos sarežģītības līmeņos. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas ļauj katram sākt strādāt savā komforta zonā, bet tajā pašā laikā tiekties uz to pašu kopīgo izpratni. Lūk, piemērs no matemātikas, kas to lieliski parāda. A līmenis atrisina uzdevumus ar paraugu palīdzību, B līmenis atrisina līdzīgus uzdevumus, bet jau paskaidros soļus pats, un C līmenis pats izdomā tekstu uzdevumu, un te ir viena ļoti svarīga nianse. Līmeņi tiek apzīmēti ar burtiem A, B, C, nevis viegls, vidējs, grūts, tā tiek noņemta jebkāda negatīva pieskaņa, un pats labākais – skolēni var brīvi pārvietoties starp šiem līmeņiem. Trešā stratēģija ir saistīta ar pašu darba procesu, un to sauc par elastīgo grupēšanu. Tas ir, kas pilnīgi pretējs tām tradicionālajām fiksētajām grupām, kur skolēni sēž visu gadu. Nē, šeit grupas tiek veidotas atkarībā no konkrētā uzdevuma. Tās ir mainīgas, plūstošas.
Un šis citāts atklāja, kāpēc šī metode ir tik jaudīga. Skolēni, kuri izskaidro jēdzienus klases biedriem, nostiprina savas zināšanas dziļāk nekā tie, kuri tikai klausās skolotāju. Dažreiz grupā var salikt skolēnus ar līdzīgām grūtībām, lai viņi kopā tās pārvarētu, bet citreiz tieši otrādi, ar dažādām prasmēm. Tad notiek tas maģiskais mācīšanās caur mācīšanu process, un ieguvēji ir pilnīgi visi, gan tas, kurš skaidro, gan tas, kuram skaidro. Visbeidzot, 4. stratēģija – diferenciācija pēc tempa. Šī pieeja risina to klasisko klases problēmu, ko darīt ar to, ka visi strādā atšķirīgos ātrumos. Un risinājums ir patiešībā ļoti elegants. Darbu organizē ap obligātajiem un izvēles uzdevumiem. Un kā tas strādā? Pavisam vienkārši. Ir obligāti uzdevumi, tie ir pamats, kas jāpabeidz pilnīgi visiem. Bet tad ir arī izvēles uzdevumi. Tie ir domāti tiem, kas pabeidz ātrāk. Tās var būt dažādas papildu bagātinošas aktivitātes, radoši projekti, jebkas. Rezultāts – tie, kas strādā ātrāk, nesēž bezdarbībā un negarlaikojas. Savukārt pārējie var mierīgi bez steigas pabeigt to, kas ir obligāts. Tātad esam apskatījuši 4 patiešām jaudīgas stratēģijas, bet tagad loģiski var rasties jautājums, kā to visu vispār sākt ieviest, lai nejustos pilnībā pārslogots. Atslēgas vārdi ir sākt ar mazumiņu. Un šis ir punkts, kas ir jāpasvītro 3 reizes. Diferenciācija ir instruments, nevis kaut kāds pastāvīgs stāvoklis. Tas nenozīmē, ka pilnīgi katrai mācību stundai, katrai minūtei ir jābūt diferencētai. Protams, ka nē. Tādas kopīgas pieredzes kā klases diskusijas, kopīgi eksperimenti, tās ir nenovērtējamas. Diferenciācija ir rīks, kas tiek izmantots gudri tieši tad, kad tas ir visvairāk vajadzīgs. Lūk, pavisam praktisks un iedrošinošs ceļvedis. Nav jāmēģina ieviest visu uzreiz, sāciet ar vienu vienīgu stratēģiju. Un to pašu tikai vienā mācību priekšmetā. Pēc tam vienkārši vērojiet, kas strādā, kas nestrādā, un pielāgojiet. Pats galvenais ir atcerēties, tas ir process. Tā nav sacensība par to, kurš pirmais sasniegs kaut kādu iedomātu pilnību. Un šo apskatu noslēgsim ar vienu jautājumu, kas, manuprāt, lieliski apkopo visu būtību. Ja jau mācīšanās nav universāla, tā nav viens izmērs der visiem, vai tādai vajadzētu būt mācīšanai? Galu galā diferencēta pieeja ir tieši par to, par katra skolēna unikalitātes atzīšanu un par klases pārvēršanu par tādu vietu, kur panākumus var gūt ik viens,